Ei, sveiks, atkal kāds biznes. Tagad ir jau kaut kāds 5. vai 6. nedēļas atskaita. Ja tā, ja godīgi jau netiek līdzi par tiem visiem lekiem. Un, ja tā, kas feins un ne ļoti feins pie iepriekšēja nedēļa notikās. Ja nu pa kaut kādiem personiskajiem jautājumiem, tad ar Mihailu tiešām aizgājām otrdien pamēģināt parasto hipnozi, kā man sanāk, kā nesanāk. Bet, nu, visdrīzāk dēļ tā, kad pārāk satraucies esmu, vai iekšā kaut kāda trauksmes sajūta dzīvo. Dēļ tā nesanāca. Nu jā, un tu pie vienkārši sanāca, kad pārmet uz rēku tās visas padarīšanas, jā. Tāpēc kaut kā būs vēl otrs mēģinājums. Gan jau, vod. Un kuru tieši punktu mēs atstrādājām no manas pagātnes, caur hipnozi, kas ir tās ātrākais, efektīvākais veids, ir punkts, no kura izejot kaut kā pirmo reizi savā dzīvē. Laikam liekas arī kā pēdējo reizi. Bet to vienīgo reizi bija aizdomājies par pašnāvību. Nezinu kā tev, bet zinu, kā daudziem cilvēkiem tā statistika palasot kaut kur 80%, citreiz bija aizdomājušies līdz pašnāvībai. Kaut ko tādu sev ļaunu izdarīt. Un tas vēl reāli kaut kādos 12, 13 gados ar manīm notikās. Un tad rozā brilles ātri nogāja nost. Un tāds depresīvais stāvoklis iestājās. Un kas tagad nepatīkamais, ka mēs ar to ar Mihailu tā kā nebijām apstrādājuši, bet tam visam pirms ievadīšanas hipnozē biju izrunājis ar Mihailu, ko vēlos, kuru punktu nevēlos atstrādāt. Ja? Un nonācu līdz tam, kad tas stāvoklis atgriezās fucking visu iepriekšējo nedēļu. Mani mocīja tāda depresija, tāds apātisks stāvoklis, kad totāli neko negribas darīt. Ja? Man ir daudz raksti, kuri jau ir sagatavoti KLM biznesam, jau video sagatavoti, bet kaut kā viņi fucking nelīmējās kopā. Kaut kā nesanāca viņus salikt. Un ja turpināt par to pašu pašnāvību, jā, paķēra tā, ka visu iepriekšējā nedēļa bija tāds apātisks stāvoklis, un sāku skaidroties ar sevi tā faktu, no kurienes tas viss ir, ko man ar to visu iesāk. Un nonāca līdz tam mirklim, kāda pat vienkāršākā izeja ir, jā, ja tev rodās pašnāvības sajūta, pats ātrākais, ko tu vari laicīgi izdarīt, ir apēst atkal gaļas gabaliņu un iedzert 50 gramus. Tā kā tur nedaudz pat pārcentos, bet nedaudz feināk jau palikām garīgo. Jā, par maniem projektiem. Jā, par projektu ar Jānu, par nekustamajiem īpašumiem. Viss kustās uz priekšu, vēl šo trešdienu paņems uz vienu dzīvokli, aizbrauksim, kur mums makleri atradīs pašu dzīvokli. Kaut kāds tikšanās jau sanāk izveidot, bet, teiksim tā, no Jānas puses nav tas, kad viņa ir gatava pieķerties katram kontaktam, kur es viņai iedodu, katram siltiem līdam, tā saucamajam. Tas tā nedaudz sit pa nākotni, par to sadarbību, un te saprotu, ka tas, kad mums no paša sākuma iziet uz tikšanos, sanās tikai ar kādu trešo reizi, ja, ka tas nenotiek tāpat vien. Ja. Pats liktenis cenšas mani atrunāt. Un redzēs, kā būs. Kaut kādu naudiņu jau nopelnīšu. Jā, tā kā obligāti atskaitēs ielikšu. Ja tā vispār par naudas nopelnīšanu kaut kā iepriekšējā nedēļā viss tā stāvēja pa nulēm, uz jaunajiem projektiem, uz veciem, protams, izstrādāt. Rīt uz priekšu arī diezgan patīkami. Ja tev vēlreiz uznāk kaut kādas domas par pašnāvību, ko darīt, ko es izdarīju, uzreiz sapratu, ka ja nav nekāda mērķa, ja nav nekādas jēgas, ko dzīvot, ko var izdarīt, ātrākais, ko es izdarīju, mašīna. Ātrākais, ko izdarīju, tikko bija aizgājis pie astrologa, kura man diezgan savā ziņā pa pusē kaut ko jaunu pateica, pa pusē nebūtu tas, ko es nebūtu zinājis. Bet kurā gadījumā viss, ko es tagad daru savā dzīvē, tas ir mans karmiskais uzdevums, ja tādās lietās iedziļināties. Tas viss ir patīkami, tas viss feini. Jā, par mūsu internetu veikala projektu, ja, par kuru pirms tam stāstīju. Viss kārtībā, viss notiekās, tikai tur visa mājaslapa ir jāpārtaisa. Šis ir, tagad, domāju, uz ekrāna uzpeldējis vecais dizains. Un no kaut kā tāda mums jāizveido kaut kas skaistāks. Ja? Teiksim tā, kādus rīkus mēs izmantosim veikala promotēšanai, tas ir tas pats SEO. Ja? Pēc būtības pats projekts ir saistīts ar meklēšanas tīmekļa optimizāciju. Mēs tirgojam linkus, ja, kas ir tā kā pēc būtības viens no svarīgākajiem faktoriem, lai mājaslapu uzmestu pašā Google virsotnē. Jā, pirmais faktors ir iekšējā optimizācija, kura jau tur ir vairāk mazāk nekā ideāli veikta.
Kas vēl tāds interesants? Ko tev vēl tādu interesantu pastāstīt pa iepriekšēju nedēļu? Atnāk jauni cilvēki dzīvē, tas arī aizdomājos, ka jebkurš cilvēks, kurš mums atnāk, jebkura situācija, ka no viņas maksimums zināšana ir jāizvēl. Un ka viss nav tāpatās. Pa tukšu mums dots. Nedaudz rudentiņš atnāk, tas vienīgais tā liekas. Bet, kamēr labs krāsnēts, garīgais arī pilns krāsu. Tāpēc gan jau izlikšu arī šonedēļ video par veģetārismu, vēl cits video. Tā kā nekas, turpināsim darīties, sekot tālāk, kustēties. Kas vēl feini, ka pajautāja, kas man notiekās ar esošajiem projektiem, tiem pašai astroloģijai. Jā, par to, policija. Maz bērns ieraudzīja policiju. Jā, par esošo, es par jaunas projektu nepajautāju Volašā. Labi, neko izdarīšu. Kompānija ir tagad sastāv zālespļāvais Ingus. Es nezinu, vai viņam vārds ir Ingus, bet es viņam iedot vārdu Ingus. Tagad čau, Ingu. Ja par esošajiem projektiem, kuriem pajautāju par amerikāņiem, tā diezgan feini. Pateica, ka jā, diezgan viss pozitīvi izskatās. Ja par tiem pašiem kaut kādiem projektiem, ar kurus vēlējies ar Mihelu veidot, tā pateica, ka mēs viens no otra mācāmies, nemācāmies, bet, teiksim tā, mēs atrodamies stāvoklī, kur kaut ko sakam, bet līdz galam sanāk pabeigt. Tas reāli ir te jau no kaut kāda, laikam no šī gada ziemas kaut ko kopā cenšamies būvēt, bet, tagad jā. Viņam mājaslapu tagad apsolījums uztaisīt, un viņš arī laipni beidzot palūdza, kad viņam tas ir vajadzīgs. Viņš pieņēma palīdzību. Un, jā, par trešo projektu, ja par internetu veikala projektu, tur tāda neviennozīmīga taro kārtas bija izgājusi, kur kaut kāda vienkārši jāpievērš uzmanība. Ja? Vai tas ir saistīts ar tām tehnoloģijām, ar kurām es tur būvēšu optimizāciju, vai kaut kā tā. Bet, jebkurā gadījumā, aiziet pie astrologa. Tas tomēr iedod kaut kādu dzīvībai ritmu, ka kaut kad nākotnē būs stabilitāte. Tā kā prieks par tevi, prieks, ka skaties un mīlestība tev, un lai tev panākumiem arī pilns tavs dzīves ceļš. Kāds biznesa ar tevi, paraksties zem kanālu, spied obligāti laiku pogu un līdz vēlākam. Čau!